Esiet sveicināti starptautiskajā lidostā Rīga. Reiss Milāna, Rīga, Milāna, Viļņa izlido tagad. Vai visi esam iekāpuši un gatavi lidojumam? Nedzirdu. Nu tad atpogāsim kurp, iekāpsimies ērti un noklausīsimies pirmo drošības instrukciju. Tātad, kauls savā būtībā ir nanostrukturēts materiāls, kas sastāv no organiskajām vielām un neorganiskajām vielām. Bet kalcija fosfāti, kas ir neorganisko vielu galvenā sastāvdaļa, ir atrodama gan kā minerāli dabā, gan kā biominerāli dzīvos organismos, gan biomateriāli medicīnā, un, protams, tiem ir arī cits pielietojums, kā biokeramika, kaulu cementi un pārklājumi. Šī lidojuma mērķis ir kalcija fosfātu biomateriālu dizaina izstrāde, protams, izmantojot vienkāršas metodes un lētas izeivielas, bet iegūt produktu ar augstu pievienoto vērtību, raksturot to un izpētīt. Tātad jūsu kalciju un fosforu saturošos dzērienus strauji saliet kopā un maisiet, bet maisiet tā, lai nešļakstās blakus sēdošiem acīs. Pēc tam lieko šķidrumu nodzeriet. Ir divas iespējas. Tie, kas mini bāriņu nav patukšojuši, lūdzu apstrādā savas nogulsnes ar 40% etanola šķīdumu ūdenī, pārējiem lūgu un dotieties uz cepeškrāsnes pusi. Pārējiem lūgums doties uz izeju, kur tiks izsniegti izpletņi un turpmākie norādījumi. Pēc žāvēšanas, kad visi atkal satiksimies salonā, konstatēsim, ka visi esam ieguvuši materiālu, kuram nav struktūras. Bet tās nekas. Mums ir iespēja iedot arī materiālam struktūru, apdedzinot to augstā temperatūrā. Pēc tam, kādas modifikācijas jūs esat ieguvuši, nav svarīgi. Galvenais ir, lai ir balts, smalks pulveris, kuru papētot sīkāk, ieraugot to, ko ar aci nevar redzēt. Redzam, ka mūsu 50 izmēra nanodaļiņas ir izveidojušas nanostrukturētu materiālu, kuram, nu lūk, ir jāatrod praktisks pielietojums. Vienā gadījumā, izmantojot vienu no šiem savienojumiem, esam ieguvuši kalcija fosfātu kaulu cementus, kur ķīmiskais sastāvs un kristāliskums ir tuvs mūsu kaula uzbūvei, kā arī ir īpašības tādas kā bioaktivitāte un biosadarība. Savukārt, divus citus materiālus, tos izmantojām, lai modelētu struktūru, kas līdzīga kaulam, kurā būtu gan organiskā fāze, kurai piemīt noteiktas īpašības, gan neorganiskā fāze. Un šī pētījuma rezultātā ir iegūti biokompozīti ar struktūru un ķīmisko sastāvu, kā arī ar antibakteriālām īpašībām, kurus var pielietot kā kaulu implantu materiālus. Par to sīkāk mēs varam lasīt zinātnes presē, var atrast ļoti, ļoti daudz informācijas par šiem materiāliem, pielietojumu, īpašībām un visu pārējo. Paldies, jāsaka, ķīmijas materiālu un ķīmijas inženierijas departamentam, kā Itālijā, kā arī neorganiskās ķīmijas departamentam Viļņā, kā arī, protams, dabai apkārt Milānai, Venēcijai, Veronai, Leko, Como, ūdeņiem, kalniem, protams, arī Romai, Napolī, Parīzei, Viļņai, Palermo, Jaš un citām pilsētām, kas iedvesmoja mani veidot šo darbu.
Un ne pa jokam, nemaz nebrīnies. Arī man ir sirds kā mirstīgie. Sirds kā sirds no miesas un asinīm, bet man ar to vien nepietiek. Smiekos, šalala, pavadītas dienas, šalala, bezmērķīgi raibas, šalala, izkrāsotas pielas, šalala, un ne jau tikai tāpēc, šalala, ka man ir bail no miera, šalala, es gribu būt kā siena, šalala, ar kuru acist pieri, šalala. Paldies par lidojumu un manām 3 sienām – Rīgas Tehniskajai universitātei, Politehnico di Milano un Viļņas universitātei. Paldies klātsošiem!